Sākot šo diskusiju, mans vārds ir Kristaps Kaugurs. Es pārstāvu C hepatīta pacientu apvienību un bez kavēšanās sākam C hepatīta dienas diskusiju par dzīvi bez C hepatīta. Šodien pie galda esam aicinājuši visus galvenos spēlētājus šajā revolūcijā, ko mēs esam, mūsuprāt, šobrīd ieviesuši. Aicināti bija arī sākam ar to, ka tad pie galda sveicam Aju Barčas kundzi, Latvijas Republikas Saeimas Sociālā un darblietu komisijas vadītāju. Aicināts bija arī Ražuka kungs, varbūt viņš mums vēl pagūs pievienoties diskusijas gaitā. Tālāk Latvijas Republikas Veselības ministrija mums pārstāvēs Feldmanas kundze, viņai noteikti palīdzēs arī Pervošiko kungs no slimību profilaks un kontrolas centra ar statistikas datiem pulkākā skaitā. Nacionālais veselības dienests pārstāvēts ar diviem locekļiem, Fogels kundze un Botkas kundze, un arī infektoloģijas centrs, tātad mums šodien pārstāvēts Ķusas kundzes personā. Sāksim ar, protams, ar īsu ievadu, kas tad ir šodienas diskusijas tas mērķis, un kas ir tā aina, pie kuras mēs esam nonākuši. Mans, kā jau teicu, šī loma šoreiz ir divējāda, gan kā diskusijas vadītājam, gan kā iniciatīvas iesniedzējiem un pacientu apvienības pārstāvjiem. Tātad neliels ievads šajā te statistikā un vēsturē, no kā tad arī esam nonākuši. C hepatīts ir infekcijas izraisīts, infekcijas slimība, tā ir ārstējama, citējot šī brīža veselības ministri, mums patiešām ir žēl un kauns, ka mūsdienās joprojām cilvēki mirst no ārstējumām slimībām, tāpēc mēs esam darījuši daudz, lai šo situāciju mainītu. Kopēji tiek lēsts, ka Latvijā varētu būt ap 40,000 inficēto cilvēku. Tas ir katrs 53. cilvēks, jeb nedaudz vairāk iedzīvotāji kā Latvijas vienā no pilsētām Ventspilī. Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz cilvēku, iespējams liela daļa cilvēku nemaz neapzinās un nezina, ka šāda slimība viņu ir skārusi. Slimības statistika skaudri katru gadu ir kāpusi, no jauna reģistrēto pacientu skaits līdz pagājušā gada beigām ir katru gadu kāpis. Pagājušajā gadā tas pacēlās vēl par 5%, to rāda šis grafiks kaut vai. Un ir daudz, kas darīts, daudz, ko esam paveikuši līdz šim. Sākām mēs 2012. gadā ar iedzīvotāju iniciatīvu, savācām lielu skaitu iedzīvotāju parakstu, uzsākām procesu, kurš noslēdzās vai, teiksim, savu lielāko ieguvumu pagājušā gada beigās, kad tad arī mēs nonācām pie pilnīgi jaunas kārtības. Kā tad kārtība bija līdz šim? Līdz šim mums bija liela pacientu līdzmaksājuma daļa. Mums daudz pacientu nevarēja atļauties ārstēties, un tas liedza mums, protams, tikt ar šo problēmu galā. 2016. gads ievieš pilnīgi jaunu C hepatīta ārstēšanas kārtību. Mums ir likvidēts pacientu līdzmaksājums, jeb pacientu maksājumā daļa. Un tas sastāv no 3 atslēga elementiem. Tātad mums ir piešķirts 2 lielāks budžets, mums ir papildus jaunas modernas terapijas, kuras mēs par to varam atļauties. Tas mums piešķirts ir uz 3 gadiem, bet ir vēl 2 neatņemamas sastāvdaļas šai jaunajai kārtībai. Tās ir pacientu reģistrs, lai mēs varētu sekot līdzi pacientiem un viņu atvesļošanās kārtībai. Un arī plānot nākotnes pacientu plūsmu, bet arī tātad smagi slimo pacientu pilnīga tātad galējā fāze ir aknu ciroze, un arī to līdz šim Latvijā ārstēt nebija iespējams. Neatņemama šī procesa sastāvdaļa ir pozitīvā ziņa, ko esam saņēmuši pēdējās dienās, ka arī sākot ar nākamo gadu iespējams varēsim jau Latvijā saņemt aknu transplantāciju, kas ir jauna
un pilnīgi līdz šim nesaņemta lieta. Ko tas mums ir sniedzis? Jau statistikas dati rāda, kad uz pirmajiem 5 mēnešiem šajā gadā mēs redzam, ka ir jau mazāk, par 14% mazāk pacientu. Mēs droši vien lūksim dalībniekus to skaidrot, varbūt izstāstīt pilnīgākus statistikas datus. Ja līdz šim mēs redzējām pieaugumu ik gadu, tad šobrīd mēs redzam, ka mēs sākam šo problēmu apkarot. Varbūt nonāksim līdz kādam rezultātam, ar kuru varēsim lepoties un ar problēmu tikt galā, nevis to tikai apārstēt. Šis ir tas punkts, kurā es aicināšu iepriekš pieteiktos diskusijas dalībniekus kārtībā vienam pēc otra nākt šeit pie tribīnes un pirmām kārtām izteikt tātad savu šī te informācijas daļu, jo katrs no klātesošajiem ir pielicis savu artavu, lai kopā mēs šo te mērķi sasniegtu. Dažiem no jums būs prezentācijas, droši nākat arī visi pēc kārtas arī to izstāstīt. Pēc tam būs laiks arī jūsu jautājumiem un diskusijām. Mūsu šīs dienas lielais virsmērķis diskusijai ir ne tikai atskatīties uz pirmajiem 6 mēnešiem, ko mēs esam sasnieguši pirmo 6 mēnešu laikā, bet tajā pašā laikā arī apskatīties, kas varbūt nav gājis tik raiti, ko vajadzētu pilnveidot, ko mēs varam vēl darīt, lai būtu vēl labāk. Un varbūt diskusiju mēs varam mēģināt virzīt uz tādu noslēgumu, kurā mēs kā pacientu biedrība aicinātu atbildīgās institūcijas veidot tādu nacionālo stratēģiju, ja mēs tā varam izteikties, nacionālo hepatīta apkarošanas plānu. Zinām, ka tāds ir līdz šim bijis, zinām, ka to prasa arī starptautiskās institūcijas. Mēs ceram, ka kopā ar visiem ekspertiem un klātesošajiem mēs varam vienoties, ka tas ir nākamais solis, kurā mēs varam iezīmēt, kā ar limitētiem līdzekļiem mēs nonāksim pie šī skaistā plāna. Sākot un atklājot diskusijas pie mikrofona vēlētos aicināt Aju Barčas kundzi. Bet, jā, lūdzu nākiet šeit, jo mums kameras ir pavērstas šeit un mūs skatās internetā. Protams, preses pārstāvi. Es saprotu, ka es jūs priekšā esmu izsaukta tādēļ, ka valsts budžeta galvenais punkts tiek pielikts Saeimā, un, protams, ka tā tas arī ir. Un šodien tikko kā nācu no tikšanās, taiskaitā ar nopietniem medicīnas akadēmiķiem, profesoriem, taiskaitā arī ar jauno veselības ministri, ar kuru mēs esam vienojušies, ka tādās mazākā lokā tiksimies ļoti regulāri, un vēl otrs komisijas priekšsēdētājs, tas ir Andris Bērziņš, publisko izdevumu revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Kādēļ mēs abi divi kopā, gan Sociālo un darba lietu komisija, gan publisko izdevumu revīzijas komisija, tādēļ, ka mūs interesē arī tā nauda, kura valstī tiek apstiprināta, kura tiek lietota, mūs interesē arī izlietojums un tā likumība. Esmu informēta un gatavojoties, un paldies jūsu nevalsts organizācijai. Tikai redziet, es neesmu mediķe, un man F0, 1, 2, 3 un 4, kaut gan centos to apgūt, arī vēl šorīt no rīta. Es domāju, ka sabiedrība pamatā ir satraukta, un kādēļ? Es domāju, ka satraukti ir tie cilvēki, kuriem tiek konstatēts C hepatīts, bet kur šis vīrus vēl nav paspējis ļoti daudz ļaunus darbus organismā izdarīt. Un tādēļ, jebkuram, ja mums ir konstatēta kāda saslimšana, mums jau gribētos, lai tūlīt un uzreiz un strauji uzsākt mūsu personīgu ārstēšanu.
Ja pareizi saprotu, pašreiz tas ne visiem ir iespējams. Un, ja lūkojamies uz Eiropu, to jau gan dr. Ķūs noteikti izstāstīs, ka F0 un F1 uzreiz netiek pie jaunajām zālēm, iespējams arī F2. Tas, kas ir, ko jūs pašā sākumā teicāt, tātad par aknu transplantācijas iespējamību nākošajā gadā, to esam runājuši arī ar Stradniņas slimnīcas augsta līmeņa speciālistiem. Tā kā Latvija praktiski tam ir gatava, tas nozīmē, ka mums ir ļoti nopietni jārunā par finansējumu, par naudas līdzekļiem. Dažos vārdos varbūt es jums teikšu to, ko iespējams politiķi parasti nesaka, bet es domāju šoreiz, ka jārunā atklāti un taisnīgi. Esmu to centusies vienmēr darīt, atvainojiet, ja kādam tas nepatiks, kādam varbūt patiks. Vienmēr apstiprinot valsts budžetu nākošajiem 3 gadiem, īpaši nākošajam gadam, valsts vienmēr ir paredzējusi līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Un es domāju, ka šai konkrētajā gadījumā, ja mēs redzam, ka naudas nepietiek C hepatīta ārstēšanai tieši tā, kā mēs esam padomājuši, kā tas nolemts, kā to ir ārstu infektologu konsīlijs lēmis, tādā gadījumā ir iespēja ļoti nopietni šo situāciju aprakstīt, aprēķināt, un esiet tik laipni tādā gadījumā vēstuli uz Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju. Esam gatavi to saņemt arī jau nākošajā nedēļā. Jo, manuprāt, ar jebkuru infekcijas slimību, tā skaitā ar C hepatītu, mums valstī ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un, ja nauda ir paredzēta tādiem gadījumiem, tā vienkārši ir jāizmanto. Iespējams, jaunā ministre to darbības sākumā vēl varētu tik skaļi neteikt. Es strādāju tik sen jau parlamentā, un nekas cits man nav uzticēts, kā vadīt tikai Sociālo un darba lietu komisiju 5. reizi jau sasaukumu. Līdz ar to esiet tik laipni. To es aicinu gan Perevoščiko kungu, gan arī Ķūs kundzi. Esiet tik laipni izdariet. Mēs veselības ministrijai centīsimies palīdzēt. Otrs jautājums, ko es vēlētos teikt, kas ir saistīts arī ar nākošā gada budžeta plānojumu, tad noteikti pamatojoties uz to, kas ir jau apgūts pirmajā pusgadā un tur, kur cilvēkiem ārstēšanās ir uzsākt, noteikti līdz septembrim vai oktobrim jums būs skaidra tā bilde, cik tas naudas paņem, cik ir izārstēti, jo jums jau pēc taisnības ir tas fakts, cilvēks ir izārstēts un tad tur sāks tā apmaksa. Tā tas, manuprāt, bija domāts un tā tas arī jau šodien notiek. Tātad mēs varam domāt un rēķināt arī nākošā gada un 3 turpmāko gadu finansējumu. Un tur es arī domāju, ka mēs visi kopā to varam izrēķināt, pie kam ņemot vērā, ka pacientu organizācija ir aktīva. To es varu spriest pēc tā, kādu dokumentu paketi es saņēmu nākot šeit šurpu. Tā kā strādāsim kopā un mēģināsim to aprēķināt uz nākošajiem gadiem. Vēl viens jautājums, kas arī politiski laikam ir nepareizs, ko es šodien jums teikšu, bet, manuprāt, taisnīgs, ka mums ir jārunā par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli sākot ar nākošo gadu. Es domāju, ka tas diez vai var būt veselības aprūpes modelis, par kuru jūs iepriekš esat dzirdējuši. Te ir runa par apdrošināšanu. Izskanot masu mēdījos, ka katram būtu jāmaksā 25 eiro vai līdz 50 eiro, ko te rēķina arī mūsu ļoti gudri finansisti. Es domāju, ka diez vai mēs to varam atļauties. Ja to var atļauties cilvēks, kuram ir pieklājīga vai liela alga, tā ir cita lieta, bet mums ir jāņem vērā, ka mums ievērojams skaits Latvijas nodarbināto
strādā ar minimālu algu un par šo nelielo algu vēl uztur savu ģimeni, audzina bērnus un tā tālāk. Es domāju, ka tāds modelis diez vai. Mēs šodien esam uzsākuši diskusiju parlamentā par to. Drīzāk šo apmaksu solidāri mēs varam lūkoties uz valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu, kuru personificētu uzskait mūsu iemaksas jau no 1996. gada 1. janvāra. Diskusija pamatā būs ar atbildīgajiem valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Labklājības ministrijā, taiskaitā ar Labklājības ministru, par to, ko mēs pašreiz varam atļauties, ko nevaram atļauties. Un ja mēs šodien gribētu pateikt, ka veselībai nekas no sociālās apdrošināšanas iemaksām netiek, tad tā arī nav taisnība, jo darba nespējas lapas, kas ir saistīti vistiešākā ceļā ar veselības aprūpi, valsts sociālās apdrošināšanas sistēma maksā gan bērniem, gan pieaugušiem un, protams, dažādām saslimšanām. Tikai jautājums, ko šī sistēma var iznest. Un ja šī sistēma nevar pamatā vairāk veltīt jautājumiem, kas saistīti ar veselību, tad ir jānotiek, manuprāt, ļoti plašai diskusijai, ko mūs darīt ar sociālās apdrošināšanas iemaksām, ar šiem procentiem, kuru maksā nodarbinātie un darba devēji. Tādu diskusiju, acīm redzot, mēs uzsāksim arī ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju, lai mēs varētu atļauties uz nākošo gadu veselības aprūpē ļoti nopietni sagatavoties, jo skaidri un gaiši mēs redzam, ka no valsts pamatbudžeta, kas ir izskanējis publiski 35 miljoni, tas, protams, ir daudz par maz. Nu, lūk, tas ir apmēram tas, ko es gribētu jums teikt. Vienlaikus paskatoties arī atpakaļ nedaudz, kā jūs minējāt, no 2012. gada. Paldies jums par to, ka jūs bijāt tik neatlaidīgi. Un tas palīdzēja arī Latvijas parlamentā sākot strādāt 12. sasaukumā, aicināt kolēģus un stāstīt viņiem un pārliecināt, ka ir tādas ļoti nopietnas lietas, kur mēs ilgi nevaram gaidīt. Nu, viens no tiem ir C hepatīts, un es tiešām esmu gandarīta, ka tik tālu mūsu visiem kopīgiem spēkiem tas ir izdevies. Un kā vēlreiz atgādinu, tātad mans pamata uzdevums ir aicināt savus kolēģus, skaitīt naudu valstī un censties panākt, lai šī sistēma, kas tagad ir iedarbināta, C hepatīta pacienta ārstēšanā, netiktu apstādināta, bet turpināta. Bet par visu pārējo lūdzu tikai mediķi. Es šeit nevaru jūs neko precīzi atbildēt. Es vēlētos vēl jums lūgt vienā teikumā pakomentēt. Tātad līdz šim esam dzirdējuši komentāru no iepriekšējā veselības ministra, no daudziem ierēģiem, ka šis te palielinātais budžets mums ir piešķirts uz nākamajiem 3 gadiem šīs problēmas risināšanā. Tāpēc es varbūt gribētu, lai jūs iezīmējat, kas ir tās lietas, pie kurām mums vajadzētu piedomāt, lai pēc 3 gadiem mēs varētu tā tiešām pārliecinoši nākamo Saeimu, es saprotu, ka jau tajā mirklī, pārliecināt, ka mums ir tomēr šis te jaunais modelis jāsaglabā un jāturpina. Es domāju, ka pēc 3 gadiem vai arī 12. sasaukums Saeima strādās vēl turpmākos 2 gadus. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jau pēc 2 gadiem tie cilvēki, kurus kopīgiem spēkiem ievēlēsiet parlamentā, būs ļoti saprātīgi, zinoši un vēlēsies jūsos ieklausīties tāpat, kā mēs to darījām iepriekšējā Saeimā un šajā. Labi, paldies jums, Bašas kundze. Kā nākamo pie prezentāciju pults vēlos aicināt Veselības ministrijas pārstāvi Janu Feldmani. Es vēlētos tiešām jums lūgt izstāstīt, kas ir tā jaunā kārtība, ko tad mēs tad esam ieguvuši un varbūt iezīmējiet, kas tad ir mainījies kopš tā. Jā.
Jā. Cienījamā Barličs kundze, kolēģi, preskonferences dalībnieki. Paldies par iespēju šodien piedalīties. Sākumā es gribu teikt, ka kopš pagājušā gada augusta, kad tika pieņemts šis lēmums piešķirt papildus finansējumu C hepatīta un HIV ārstēšanai, ir spērts ļoti liels solis, ka tas, manuprāt, bija ļoti grūts, bet ļoti svarīgs lēmums, lai nodrošinātu šo te ārstēšanas pieejamību C hepatīta pacientiem, jo jau kā tika minēts, tad iepriekš no valsts budžeta tika kompensēti 75% šai ambulatorē ārstēšanai nepieciešamo zāļu iegādai, bet no šī gada tātad 100% tiek apmaksāta šīs nepieciešamās zāles, kā arī ir pieejama jaunāka veida, efektīvāka ārstēšana. Tas ir tieši šie pretvīrusa līdzekļi kombinācija ar interferonu un arī interferona brīvā terapija, kas ir, kur ir daudz mazāk blakus parādība, kas ir daudz īsāku termiņu prasa ārstēšanai un ir daudz efektīgāka. Ja agrāk mēs runājām par kādiem 60–70% izārstētu cilvēku, kas ir atbrīvot no C hepatīta vīrusa, tad šobrīd, ieviešot šos te jaunākos ārstēšanas līdzekļus, mēs sagaidām šo efektivitāti 80 līdz pat 100% apmērā. Protams, ir jāsaprot to, ka veselības aprūpes budžets, tas ir tikai 9,8% no kopējā valsts budžeta, un salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, tas ir ievērojami mazāks apjoms, un mēs līdz ar to daudzas pasākumus, kurus var ieviest citās valstīs, ieviešam ar lielākām grūtībām, un tas mums ir daudz sarežģītāk. Tādēļ arī veselības ministrija ir izstrādājis 7 gadu plānu ar priekšlikumu palielināt 7 gadu laikā veselības aprūpes budžetu līdz 14%, kas būtu pielīdzināms vismaz kaimiņu valstu veselības aprūpes budžeta apjomam, un tas dotu daudz lielāku iespēju nodrošināt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, tā skaitā arī C hepatīta ārstēšanu. Bet šobrīd, protams, ka mums ir jādomā pēc iespējas, lai šī izvēlētās ārstēšanas metodas būtu maksimāli racionāls un lai tās pirmkārt saņemtu tie cilvēki, kam pirmkārt tās ir nepieciešams. Tātad runājam par šo te pacientu prioritizēšanu. Jau kā tika minēts, tie pacienti, kuriem ir smagāki šie aknu bojājumi F3, F4 stadijā. Un būtībā šāda pieeja jau ir arī visās valstīs, kur tomēr tiek noteikti šīs prioritārās pacientu grupas. Šī jaunie pasākumi, šī jaunās terapijas ieviešana dod atveseļošanos un atgriež darba tirgu cilvēku, bet tas nav vienīgais sasniegums, jo C hepatīts, kā jebkura infekcijas slimība, to izārstējot, cilvēku atbrīvojot no vīrusa, mēs padarām šo cilvēku likvidējam kā vīrusu avotu, līdz ar to arī ierobežojam infekcijas izplatīšanos. Un līdz ar to arī tas tāds lielākais mērķis ir nākotnē panākt to, ka šis C hepatīta izplatība tiek apturēta un iespējams pat likvidēta šī infekcija. Jau arī, kā es minēju, šī ārstēšana ir ļoti dārga, un tādēļ mums ir ļoti svarīgi sekot līdz šim ārstēšanas rezultātiem, jo es jau kā teicu, mums ir zināms, ka mēs vēlamies tur panākt 80–100% rezultātu.
Un tādēļ arī mums ir nepieciešama šī papildus datu analīze, jo esošā sistēma, kad tika reģistrēti tikai jaunatklāti slimības gadījumi un tālāk mēs nezinājām, kas ar šiem cilvēkiem notiek, mums nederēja. Mums bija precīzi jāzina šī slimības stadija, vīrusa tips, citi faktori, kas ietekmē ārstēšanu, ārstēšanas uzsākšanu, izvēli un arī ārstēšanas rezultāti. Un tādēļ šā gada jūnijā arī ministru kabinets apstiprināja ministru kabineta noteikums, ar kuru tika apstiprināts šis C hepatīta pacientu reģistrs, kas tad arī mums nodrošinās šo informāciju un arī dos iespēju precīzāk analizēt šo finanšu nepieciešamību, ja mums būs precīzāka informācija par pacientu skaitu ar konkrētām slimības diagnozēm un tam līdzīgi. Bet jau arī šobrīd slimību profilakses un kontroles centrs izvērtē datus, un pēc slimību profilakses un kontroles centra datiem janvāra, jūnija mēnešos jau C hepatīta ārstēšana ir uzsākta 523 pacientiem, no kuriem 205 saņem šos jaunākās paaudzes preparātus. Un, kā jau es minēju, šī ārstēšana ar jaunākās paaudzes preparātiem ir ievērojami īsāk, tie ir 3 mēneši, tādēļ arī mēs jau varam runāt par pirmajiem pacientiem, kam šī ārstēšana ir pabeigta, tie ir 81 cilvēks, un pilnībā atbrīvot no vīrusa jau šobrīd ir 71 cilvēks. Bet, ja mēs runājam par dzīvi bez C hepatīta izplatības ierobežošanu, tad ir jārunā ne tikai par ārstēšanu, bet pirmkārt jau ļoti svarīgi ir profilaks, ļoti svarīgi ir tas, lai cilvēks vispār neinficētos ar šo vīrusu. Un šie profilakses pasākumi, tie ir bieži vien ne tikai veselības sektora jautājumi, tie ir starpsektoru jautājumi, tie ir jautājumi ar plašu sabiedrības, varbūt arī uzņēmēju un citu grupu iesaistīšanos. Tādēļ es piekrītu, ka ir nepieciešams šāds vienots pasākumu plāns, kas sasaistītu visas šīs nozares vienotā rīcībā. Un mēs jau arī esam uzsākuši darbu. Šis ir pasākumu plāns HIV, hepatītu un seksuāli transmisīvo slimību izplatības ierobežošanai 16. un 18. gadam. Un kā pamatu mēs arī esam izmantojuši citu starptautisku organizāciju, arī Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas. Un šeit es arī gribu atzīmēt, ka šā gada jūnijā Pasaules veselības organizācija pieņēma vispasaules veselības sektora stratēģiju C hepatīta izplatības ierobežošanai 2016. un 2021. gadam, kas arī paredz dažādus pasākumus, lai nodrošinātu šo ārstēšanas izmaksu efektivitāti, šo datu vākšanu, lai pieņemtu pamatotus uz datiem balstītus lēmumus un tam līdzīgi. Mūsu pasākumu plānā jau bez ārstēšanas un bez šīs datu vākšanas aktivitātēm ir paredzēti arī pasākumi sabiedrības iesaistīšanai, sabiedrības informēšanai. Protams, ka pēdējā laikā presē un daudz kur izskan ļoti daudz informācijas par C hepatītu, bet varbūt nevienmēr ir pietiekama apjomā šī informācija par šiem riskiem, par inficēšanās ceļiem. Un arī tas ir viens no virzieniem, ko mēs vēlamies strādāt. Otrakārt, arī redzot to,
kāda informācija parādās plašsaziņas līdzekļos, mēs saprotam, ka ir nepieciešams arī vairāk piestrādāt pie tā, lai cilvēks, uzzinot šo diagnozi, C hepatīts, saņemtu tādu objektīvu un izsvērtu un skaidru informāciju par to, kas tad ar viņu ir noticis, kādas ir viņa sekas, kā viņam tālāk būtu jādzīvo un par to, kādas tad būtu iespējas saņemt ārstēšanu. Nu, tas arī īsumā būtu. Paldies par izsmeļošo informāciju. Es tiešām vēlētos vēl vienreiz droši vien pārjautāt. Es no jūsu prezentācijas saprotu un dzirdēju, ka jūs jau šobrīd strādājat pie šī apkarošanas plāna vai kaut kā, kas varētu pildīt šo pašu lomu. Tad divas daļas jautājumam. Kad jūs domājat uz šo plānu provizoriski nebūt gatavu, un kad ir tas brīdis, kad var piedalīties arī citi eksperti, jo esam dzirdējuši daudz mediķus, citu ārstēšanas iestāžu pārstāvjus, kas arī būtu gatavi piedalīties, izteikt savus komentārus. Jā, plānu mēs varam apstiprināt šogad. Bet runājot par iespēju iesaistīties, tad tā ir bijusi jau ilgāku laiku, un mēs esam aicināti, tā skaitā arī jūsu biedrība ir bijusi aicināta, arī infektologu asociācijas un arī no dažādām ārstniecības iestādēm, un arī mēs esam publiskojuši šo dokumentu projektu, tā kā iespēja ir un arī. Tātad šobrīd vēl var vai vairs? Jā, var. Tātad šobrīd vēl ir un centīsimies pēc iespējas drīz. Paldies par informāciju. Jā, droši. Man ir tāds konkrēts jautājums, vakardienas saņēmu vienu telefonu zvanu, ļoti satrauktu. Likums man atļauj neizspraust šī zvanītāja uzvārdu, kurš teica tā. Tagad Latvijā mums izskatās, ka būs 3 konsīliji. Viens infektoloģijas centrā, otrs Rakusā, 3. Stardītas slimnīcā. Pie kam vienā no šiem konsīlijiem esot iekļaut arī ārsti, kuri nav infektologi. Kas tos konsīlijus veido? Vai tā ir veselības ministrija un vai tiešām tā ir? Man, diemžēl, ir grūti komentēt, jo es gribu teikt, ka veselības ministrijā vispār neiesaistās konsīliju veidošanā. Konsīliju veido pati ārstniecības iestāde, izvērtējot savus resursus, un konsīlijs kā tāds ir šī nepieciešamība iesaistīt konsīliju ir noteikta Nacionālā veselības dienesta izstrādātajās racionālas farmakoterapijas vadlīnijās, ka šī ārstēšanu var noteikt konsīlijs, kurš sastāvies nemaldos no vairāk, cik vismaz. Jā. Es to pavaicājuši Nacionālajiem veselības dienestam. Bet arī dienas to tieši neatbild, jo ir noteikts, ka tam konsīlijam ir jābūt un kādam ir jābūt speciālistam. Protams, ka ja tas nav atbilstoši kvalificēts speciālists, viņš konsīlijā nevar piedalīties. Kur šie cilvēki var rakstīt šo savu protestu vēstuli? Es domāju, ka uz veselības ministriju tomēr būtu jā. Paldies, Talmanas kundzei. Kā nākamo tūlēs vēlētos aicināt arī Juriju Pervošikovu kungu, lai iezīmētu tātad šo infekcijas slimības izplatīšanās ainu. Labdien, paldies par uzaicinājumu piedalīties konferencē, un Slimību profilakses un kontroles centrs, nodrošinot infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, sagatavoja esošo informāciju par to, kas notiek Latvijā. Tā es varu. Tādas īpatnības šai infekcijai noteikti ietekmē uzraudzību, ko mēs zinām par šo infekciju, cik daudz tie gadījumi apzināti, jo infekcija varētu būt gan akuta, gan hroniska norise, un cilvēki nevienmēr par to zina.
Un, ja cilvēks pats par to nezina, ka viņš ir inficēts, protams, viņš nevar iet pie ārstā, un šis gadījums nevarētu būt reģistrēts. Ir dažas arī smaguma pakāpēs, no vieglas līdz ļoti smagam formam. Un faktiski to, ko mēs redzam, kā akutie gadījumi pēc būtības ir aizberga virsotnē, un hroniskie gadījumi var ilgst visu mūžu, un cilvēks var par to nezināt, uzzināt nejauši, uzzinot par šo problēmu, caur masu mēdījiem vērsties pie ārsta, ir visadas iespējas tomēr pārbaudīties pašreiz un plašākas nekā bija iepriekš. Un, protams, ka vajadzētu ņemt vērā, ka slimība diezgan bieži beidzas ar aknu hroniskām patoloģijām un ar cirozi un atsevišķos gadījumos pat ar aknu vēzi. Šis slaids ir, kurš parāda Latvijas vietu attiecībā uz reģistrētiem C hepatīta gadījumiem starp citām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas valstīm. Mūsu stabiņš ir, kā redzams, ir krietni pārsniedz video, pārsniedz vairāku citu valstu saslimstības radītājus, bet es lūdzu šo slaidu interpretēt ar piesardzību, ņemot vērā divus faktorus. Pirmais faktors ir, kā organizēta epidemioloģiskā uzraudzība. Izrādās, ka Latvija tomēr ir daudz labākā tās ziņošana, situācijas apzināšana, un Latvijā pat hroniskie C hepatīta gadījumi ir pakļauti obligātai reģistrācijai un uzskaitai. Lielākoties citas valstis hronisks C hepatīts nav pakļauts tādai rūpīgai uzraudzībai un ziņošanai. Protams, ir otrs moments, kuru vajadzētu ņemt vērā, paskatoties uz C hepatīta prevalences karti, pasaules karti, kur zonas ir sadalītas un caur vairākiem pētījumiem bija apzinātas teritorijas, kur C hepatīta izplatība ir ļoti augsta, kā Afrika, pieņemsim, Azijas atsevišķas valstis. Tā kā vidēja izplatība no 2% līdz 3%, kur mēs varam atrast arī Latviju pie šīs izplatības, un tā zemā izplatība, kur mazāk pār 2%, vai kur izplatība ir pavisam niecīga. Tad kaut Latvija ir starp valstīm, kur tā izplatība ir vidēja, kaut kur apmēram 2%, par to mēs bieži runājam. Mēs atgriezīsim pie šī jautājuma vēlāk, kādi ir tie procenti ir Latvija īsti ir. Riska grupas Eiropā, tā skaitā Latvija, ir principā labi zināmās. Pirmam kārtam vislielākā izplatība ir injicējama narkotiku lietotājiem, bet sakarā ar to, ka šī grupa nav tik tomēr liela, šis skaits ir nopietns, procents ir liels, vairāk nekā 80%, bet kopumā uz sabiedrību tas ne īpaši statistiski ietekmē. Ir problēma, varētu būt ne tikai Latvijā, bet arī citur, kad cilvēki ir saņēmuši asins vai asins produktus pirms tam, kad bija slimība atklātā un kad bija uzsakta sistemātiskā donoru pārbaude. Un Latvija tas bija 93. gads. Un tie dati, ko sniedza kolēģi no asins donoru centra, norāda, ka pirmajos gados, kad bija uzsakta testēšana, procents tiem donoriem bija ļoti, ļoti liels, gandrīz ka 5 vai 6% bija inficēti, un līdz ar to asins donācijas bija noraidītas. Tagad ir šis procents noteikti ir mazāk, bet varam ņemt vērā, ja 5% no asins porcijām bija, ko cilvēki saņēma toreiz inficēti, varam izskaidrot, kāpēc toreiz bija inficēšanās risks bija ļoti augsts. Bērni, kuri dzimuši mātēm, kas inficētas ar C hepatīta vīrusu, ir arī īpaša grupa, un interesanti, ka reiķinot saslimstības, inficētības radītājus uz 100 000 iedzīvotājiem, mēs redzam, ka šeit šī grupa tomēr tiem jaundzimušiem pietiekami augsta tieši statistiski. Personas, kam ir vairāki dzimuma partneri, īpaši, ja
viņi ir inficēti ar HIV infekciju, seksuāli transmisīvām slimībām vai narkotiku lietotāji. Jo šitas visas traumas, viss, kas attiecas uz ļoti tādu bojājumiem, veicinā vīrusa nodošana no viena cilvēka uz otrajam cilvēkam dzimuma kontakta laikā. Īpaša riska grupā, par ko mēs arī pēdējo laiku daudz runājam, kad cilvēks varētu saņemt invazīvas skaistuma kopšanas pakalpojumus, it sevišķi, ja šī vieta ir kaut kāda nedroša. Man ir zināmi gadījumi, kad cilvēki pat ārzemēs redzot sludinājumus Eģipte uz ielas, kā aicinājumus tetavēšanu, labprāt apmeklētu. Tas ir ļoti riskanti un sakarā ar to, ka vakcīnas nav, šajā gadījumā cilvēks nav pasargāts. Cilvēki, kuri bieži saņem invazīvas ārstniecības procedūras un hemodiālizi, tas ir kā viena no galvenajām grupām, bet arī smagas un plašas operācijas, it sevišķi, ja šīs operācijas bija veiktas kādreiz dzīvē, zobartniecības pakalpojumi, visi šie faktori nosaka, kāpēc C hepatīta hronisku pacientu skaits vai slimnieku skaits vai personu ar šo vīrusu, kuri dzīvo ar šo vīrusu, ir tik liels. Medicīnas darbinieki nav tik augsta riska grupa, bet tomēr laiku pa laikam pat medicīnas darbiniekiem varētu būt nejauši durieni, vienkārši tādas traumas, kuras var iegūt, pildot profesionālus pienākumus. Sadzīves kontakti un kontakti sava ģimene, Pasaules veselības organizācija un citas institūcijas neuzskata par ļoti īpašu risku, ja cilvēks dzīvos ģimenē ar inficētu personu, bet tomēr piesardzība jebkura gadījumā būtu svarīga. Un tas ir vēlreiz norāda uz to, ja cilvēks ir informēts par to, ka viņš ir inficēts, viņš zināmā mērā maina savu uzvedību, un citiem cilvēkiem būs mazāka iespēja iegūt šo infekciju. Tātad 92. gadā, pagājušā gadsimta, bija reģistrēti pirmie saslimšanas gadījumi Latvijā, pirmie infekcijas gadījumi ar C hepatītu. Kopš tiem laikiem līdz 15. gadām kopumā ziņots par gandrīz par 25 000 cilvēku, kuriem ir C hepatīts, akuts vai hronisks. Protams, visvairāk ir hronisks C hepatīts. Tātad runājot par to, ka 40–50 000 ir inficēti, faktiski varam teikt, ka apmēram puse, varbūt trešā daļa ir sava dzīve bija informēti par šo slimību, tāpēc, ka viņam šī slimība bija pierādīta. Tas, protams, nemazinā mūsu uzmanību diagnostikai un turpmākai izmeklēšanai, jo infekcijas process turpinās, un mēs varam redzēt, akuts C hepatīts ir lēja tā līnija, viņa kaut kā nemazinās. Mums bija pieaugums 99. 2000. gada uzliesmojums epidēmijā, kura bija saistīta ar intravenozu narkotiku lietošanu jauniešu un pusaudžu vīdu. Pēc tam saslimstība samazinājusies. Ņemsim vērā, ka tā ir tikai aizberga virsotne, kad cilvēkam ir simptomi, kad ir dzelti un kad cilvēks vēršas. Un pēdējos gadus mēs redzam, ka šeit īpašas uzlabošanas nav. Tas nozīmē, ka cilvēki turpina inficēties ar C hepatīta vīrusu. Mums vajadzētu arī pareizi interpretēt, ko mēs redzam ar hronisko C hepatītu. Šis pieaugums dažreiz raksta, es vienkārši masu mēdījos lasīju, ka strauji pieaug hronisks C hepatīts. Viņš nevar strauji pieaugt, jo šie cilvēki bija inficēti kādreiz. Un jo vairāk mēs izmeklējam, jo vairāk mēs pārbaudām cilvēkus uz C hepatītu, jo vairāk mēs atradīsim. Un tā ir pozitīva faktiski no sabiedrības veselības viedokļa, tā ir pozitīva tendence, jo šie cilvēki tagad informēti par to, ka viņi ir inficēti ar C hepatīta vīrusu, un līdz ar to, zināmā mērā, samazinās arī riska turpmākai infekcijas izplatīšanai. No otras puses, viņi informēti par to, ka viņi
tagad nav nolemti. Viņam būtu pieejama pie noteiktiem apstākļiem arī ārstēšana. Tāpēc interpretēsim ar piesardzību, jo vairāk mēs izmeklēsim, jo mērķiecīgāk mēs izmeklēsim, jo vairāk cilvēki zinās par savu inficētību ar C hepatīta vīrusu. Te vēlreiz šajā diagrammā mēs redzam, ka tomēr zemākais C hepatīta gadījumu skaits, akūts C hepatīta gadījumu skaits bija reģistrēts 12. gada, un pēdējos gadus mēs novērojam nelielu tendenci pieauguma. Mēs pārbaudot, tad atkal redzam, ka tur ir narkotiku lietotāji, diemžēl arī ir, bet arī ir arī citas grupas. C hepatīts, ko mēs jau redzam no iepriekšējiem slaidiem, tā ir stingra statistika, skaitliski mēs redzam, cik mums bija 5 gadu laika, tie gadījumi 58 un 15. gada, kā redzat, 70 gadījumi. Un vidējais iepriekšējos gadus noteikts hronisks C hepatīts 1300 pieaudzis līdz 1700, gandrīz 1800. Tātad, kā es teicu, šie cilvēki nebija svaigi inficēti. Viņi inficējas kādreiz savā dzīvē, bet pašreiz atsaucoties uz to, ka par šo problēmu runa daudz, par to, ka problēma bija aktualizēta, tomēr arī medicīnas darbinieku vidu vairāk piedāvā izmeklēšanu, un tas tomēr ir labi. Šogad mēs neredzam, ka tendence būtu kaut kāda veida strauji mainīsies. Slimība akūtie gadījumi apmēram iepriekšējā gada līmenī, un mēs redzam, ka tā tendence, ka tomēr vairāk diagnosticējam hroniskus pacientus, saglabājas. Reģionāls sadalījums C hepatīta vīrusa pacientiem nav vienāds, un visvairāk infekcijas skar Rīgas iedzīvotājus, bet atkal domāsim par to ar piesardzību, vai visur būtu iespējama vienāda iespēja tikt pie testiem. No otras puses, riska faktori Rīga varētu būt arī zināmā mērā lielāki. Vīrieši un sievietes slimo inficēti dažādi, un īpaši gadus jauniem vīriešiem mēs redzam, cik daudz viņi pārsniesta saslimstība šo cilvēku vidu pārsniesta. Tas liecina, ka tomēr darbojas citi faktori, un viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc tomēr vīrieši slimo biežāk, tā riskanta uzvedība ar intravenozam narkotikam un ar tādiem seksuāliem kontaktiem, bieža partneru maiņa. Kā es teicu, pietiekami liels skaits arī bērniem pirmā dzīves gada, kur viņi dabūja šo infekciju no inficētām mātēm. Tā ir problēma. Grūti, protams, ir diezgan dažreiz grūti runāt ar atsevišķiem pacientiem, bet epidemiologa pienākums pie akūtiem gadiem riktīgi aptaujāt katru pacientu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mums ir zināms, ka pacients ir inficējies nesen, tad mēs varam atrast it sevišķi tādas vietas, kur viņš varēja iegūt šo vīrusu. Aptaujas rezultāti norāda, ka līdz 20% ir narkotiku lietošana, un diemžēl tie 25–26%, kur ir dominējušais, kad pacients atbild, ir ārstniecības pakalpojumi. Un šajos gadījumus, protams, notiek intensīva izmeklēšana attiecīgajās ārstniecības iestādes, un kontaktu personu apzināšana un informēšana. Tas ir liels darbs, ko Slimību profilakses un kontroles centrs veids kopā ar ģimenes ārstiem un citām ārstniecības personām. Pētījumi bija veikti, par ko mēs jau daudz runājam. 2,4 infektoloģijas centra ir ļoti labs pētījums. 11. gadā 1500 nejauši izvēlētie cilvēki bija pārbaudīti. 2,4% bija pozitīvi seroloģiski. Tas liecināja, ka viņam kādreiz dzīve bija saskare ar šo vīrusu.
īstenībā inficēto cilvēku uz doto brīdi, kad viņi bija pārbaudīti, bija mazāk, kam saglabājas daļai viņi bija atbrīvoti paši no šī vīrusa, bet tomēr saglabājas 1,7%. Asins donori, tā grupā, kura regulāri tiek pārbaudīta, šis procents nepārsniedz 2%. Protams, šīs asinis nekad neiet apgrozībā. Injicējama narkotiku lietotāji gandrīz 84%. Tas vienkārši liecina, cik viegli izplatās asins infekcija caur šļircēm un šāda veida instrumentiem, šādu uzvedību. Un arī daudz mēs redzam ieslodzītu vidu. Tie bija atsevišķie pētījumi. Runājot par stratēģiju, tagad Pasaules veselības organizācija un Pasaules veselības asambleja pieņēmusi stratēģiju līdz 2030. gadam panākt, lai hronisko hepatītu skaits pasaulē, Eiropā tā skaita, būtu samazinājies par 90%. Kāpēc šī stratēģija bija pieņemta? Tāpēc, ka jaunie medikamenti, par ko mēs šodien runājam, skaidri un gaiši pierādīja, ka šis mērķis pie adekvātas ārstēšanas ir sasniedzams. Iepriekš viņš nebija iepriekšējiem medikamentiem sasniedzams. Tad mums palika cik tur jau 15 gadi līdz šī mērķa sasniegšanai, un mēs darīsim šajā virzienā daudz ko, it sevišķi ņemot vērā, ka šāda iespēja ir šogad pacientiem uzsākt šo ārstēšanu. Stratēģija balstas uz, strateģiski ir nepieciešams slimību diagnosticēt, tas ir rakstīts šajā stratēģijā, jo vairāk diagnosticēsim, jo labāk diagnosticēt, atklāt, ārstēt un veikt uzraudzību, vērstu noteikti riska faktorus un veikt arī mērķiecīgu izglītojošu darbu, riska grupas, lai mazinātu ar specifiskiem pasākumiem mazinātu izplatību un riska faktorus. Paldies! Paldies par tiešām izsmeļošo prezentāciju. Es tiešām vēlos vēl tikai vienu jautājumu. Jūsu organizācija ir nozīmēta par atbildīgo uzturēt šo te reģistru pacientu. Es gribētu īsu komentāru, kā jums ar to sokas. Kas ir tas, ko mēs iegūstam no tā visa? Varbūt nedaudz iezīmēt, kas tas ir un kā sokas tā ieviešana? Jā, lieta ir šāda, kā infekcijas slimības ir pakļautas obligātai uzraudzībai ne tikai saskaņā ar normatīviem aktiem, kas pastāv Latvijā, bet arī Eiropas komisijas un parlamenta pieņemtie normatīvie akti nosaka šādu prasību. Un līdz šim uzraudzības sistēmā, ar kuru mēs varam dalīties ar informāciju, varam analizēt, ļauj dot informāciju par to, cik, kad ir saslimis. Bet nav iespējams pamatojoties uz šo informāciju pieņemt lēmumus, lai izvēlētu pareizo ārstēšanu, lai novērtētu, jo tas ir mazliet uz klīnisku pusi. Tā ir faktiski klīniska informācija un gandrīz pavisam jauns registrs, kurš papildus eksistējušam registram viņš nepārklājās, bet viņš dod ļoti svarīgu informāciju, un viņš ir praktiski lietojams gan ārstniecības personam, it sevišķi, kad viņš būs online režīmā, tiešsaistes režīmā. Ārsts var redzēt, kas pacientam ir, kas viņam ir nozīmēts, kāds iznākums, var novērtēt šo pacientu pēc gada, pēc 2, var novērot, kā notiek slimības attīstība vai regresija šai slimībai. Un tas ir patiešām diezgan svarīgi, ja ir pieņemts lēmums par to, ka mēs ārstēsim pats. Kamēr nebija šāda lēmuma, vajadzības pēc šī reģistra īpašas nebija. Tagad ir patiešām ļoti svarīgi, jo ārstēšana ir daudzveidīga, ir vairāki medikamenti, ir vairāki genotipi, ir vairākas klīniskas stadijas, kad ir nepieciešams nozīmēt, un, protams, ir svarīgi novērtēt efektivitāti un prognozēt, kādi ir izdevumi būtu nākamajiem gadiem. Vēl nav online režīmā, vai jums ir tiešām viss nepieciešamais? Mums ir pilota projekts, bija veikts, no kurienes tie dati pašreiz nāk. Pilota projekts ir
tā kā papīra formāta un ar tādu vienkāršu datoru programmu mēs varam nodrošināt, un mēs to darām, informāciju attiecīgajām institūcijām, ministrijai un Nacionālajām veselības centram par to, cik ir nozīmēts, cik ir uzsakuši šo ārstēšanu, lai turpmāk monitorētu šo situāciju un pieņemtu attiecīgus lēmumus. Bet decembrī šis registrs paies uz jaunu platformu un būs tieši saites aizpildāms. Paldies, paldies par prezentāciju. Pēc tam jautājumus droši vien no zāles vaicāsim vēlāk. Paldies jums par šo. Kā nākamos tiešām vēlētos aicināt Nacionālā veselības dienesta pārstāvis, mums šobrīd ir divas pārstāvis, iezīmēt, kas tad ir ar zāļu, tā teikt, maciņu uzturēšanu. Varbūt mēģinām tiešām īsi un koncentrēti, lai varam turpināt ar jautājumiem. Labdien visiem! Esmu Signe Baukta no Nacionālā veselības dienesta. Iepriekšēji runātāji jau ļoti daudz izstāstīja par arī jaunumiem, par kompensācijas procentu palielinājumu un par šīm jauniem medikamentiem, tāpēc es neatkārtošos. Pavisam īsi mēģināšu parādīt jums situāciju, kāda ir budžeta līdzekļiem un ārstētajiem pacientiem vairāku gadu garumā. Šī te dzeltenā, zaļā, kā viņu nosaukt, līnija parāda pacientu skaitu, un zilā līnija ir iztērētie budžeta līdzekļi. 11. gadā var redzēt, ka ir 947 pacienti bijuši. Šis cipars ir tik liels, jo 11. gadā bija spēkā noteikumi par strateģiskām drošības spilvenu, kas nozīmēja, ka maznodrošinātām personām un trūcīgām personām C hepatīta zāļu kompensācija notika 100% apmērā jau 11. gadā. Un jāsaka, no šiem 947 apmēram 60% bija personas, kuras bija atzītas par trūcīgām un maznodrošinātām. 2012. gadā šī situācija mainījās, un 100% apmērā medikamenti tika nodrošināti tikai trūcīgām personām. Pārējiem bija 75% apmērā, un tāpēc var redzēt nelielu kritumu. Un kā jūs redzat, 2016. gada pirmo pusgadu pacientu skaits, kas ir ārstēti jau šogad, ir sasniedzis, tas ir nejauši sakritība, ka cipari ir vienādi, 2015. gadā visā gada garumā ārstēto pacientu skaitu. Un arī izlietotais finansējums līdz jūnijam ir 5,7 miljoni. Tā kā, ja piešķirtais finansējums ir 6,6 miljoni, varam rēķināt, ka vidēji mēnesī tiek tērēts miljons, ka jau jūlijā viņš varētu arī tuvoties. Tas ir. Šobrīd ir 85% finansējuma prognozētā jau apgūti. Jā. Un varbūt jūs arī varat iezīmēt, teiksim, kas ir par efektivitāti vai sagaidāmo rezultativitāti. Par efektivitāti vai rezultātu droši vien vairāk par speciālistu runāt, tas ir par budžeta datiem. Labi, paldies. Un attiecībā, kas man iepriecināja, ko teica Bārčas kundze par šiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jāatzīmē, ka dienests regulāri veic aprēķinus, cik ir nepieciešams finansējums un iesniedz ministrijā, un cik man zināms, ministrija ir iesniegusi arī jau finanšu ministrijā. Tā kā cerams, ka mēs varbūt saņemsim līdzekļus. Summa no galvas neatceros, ir diezgan liela summa. Tur ir liels... Summa tajā scenārijas pēc tam ir nākošais solis, bet tā summa, cik līdz gada beigām vēl ir nepieciešams, ja iet tieši tādā... Tad viņš ir... 5,7, es domāju? Nē, nedaudz vairāk, jo jāņem vērā, ka šī terapija, kas ir ar interferonu, viņa turpinās arī nākamajā pusgadā. Viņa nav vienkārši reiz 2 pirmais pusgads. Viņa puse un, principā, kaut kāda 7 miljoni. Es vēlētos tātad vēl kā parasti vienu jautājumu nobeidzot. Mēs,
Kā mēs līdz šādai situācijai nonācām? Mēs skaitījām nepareizi, mums bija nepareiza statistika, vai kā mēs nonācām, ka jau pusgadā esam iztērējuši? Vai mēs vienkārši bijām pieticīgi savos aplēsēs? Pieticīgi aplēsēs, varbūt ne, jūs lasījāt anotāciju, ka tad, kad tika piešķirti finanšu līdzekļi C hepatītam, jau anotācijā, ministru kabineta noteikuma anotācijā bija ierakstīts, ka šī piešķirtā summa ir stipri par mazu. Diemžēl. Iedeva par mazu. Bet iedeva vismaz kaut ko, lai varētu stāst, tā kā mēs priecājamies par to. Jautājumu, kas ir tā lieta, vai ir kaut kāds jūsu secinājums, kas mums, tātad šo te plānu kaut kādu nākotnē rakstot, kas noteikti būtu jāņem vērā, ko nevar atkārtot? Tāpēc ir arī šis pacientu reģistrs, lai mēs zinātu labāk, cik ir šie pacienti, kam nepieciešama terapija, un varētu aprēķināt šīs te izmaksas. Paldies. Tā, paldies par šo te situāciju. Kā pēdējo es tiešām vēlētos pirms aicinām klātesošos uzdot jautājumus. Mediķu pārstāvi mēs visi zinām, tā tad ir teorija, ir statistika, un tagad mēs vēlētos tiešām pajautāt, kā mums ir praksē ar šo lietu. Varbūt arī jūs varat uzreiz iezīmēt tātad šo te divu, kādas ir izredzes, tātad ārstējuši pusgadā esam tikpat daudz kā pagājušajā gadu. Ko varam sagaidīt? Vai tā nauda iztērētā atmaksāsies? Cienījamā Barčas kundze, cienījamie klātesošie, paldies par man doto iespēju piedalīties šajā hepatīta dienā. Un es gribētu teikt, ka neskatoties uz to, ka es esmu administratīvā amatā, es turpinu arī strādāt kā infektologs un hepatologs, un mana darba pieredze ir jau 22 gadi. Mani kolēģi infektoloģijas centrā daļa ir ar vēl lielāku pieredzi, un jaunie kolēģi, kuriem ir 10 gadu un kādam varbūt nedaudz mazāk pieredze. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka esmu uzlikusi šo slaidu attiecībā par hronisku C vīrusu hepatīta ārstēšanu. Un šeit jūs redzat, ka pirmais medikaments, kas parādījās 1986. gadā, tas bija tradicionālais interferons. Šeit es esmu saīsināti uzrakstījusi apzīmējumu, kā to mediķi saprot. Tātad bija vismaz 2 veidu interferoni, realdirons, roferons, introns, un tā bija vienīgā toreiz iespēja ārstēt pacientus. Un es zinu pacientus no šiem laikiem, un es zinu, kā terapiju panesa, kādas bija blaknes un tā tālāk. Nākošais moments, 1998. gads, parādās vēl viens jauns medikaments, antivirālais preparāts, kuru varēja pievienot jau šiem iepriekšējās paaudzes interferonu preparātiem. Tad nākošais lielākais sasniegums bija 2000. gadā, kad apritē ienāca pegilētie interferoni. Šodien mēs viņus pazīstam ar nosaukumu Pegazis un Pegintrons. Tie ir arī medikamenti, kuri tiek lietoti šobrīd hroniska C hepatīta ārstēšanā pie atbilstošiem C vīrusa genotipiem. Tad 2011. gadā parādījās vēl 2 jauni preparāti, kuri pieder tai saucamai proteāzes inhibītoru grupai, bet Latvijā pieredze ar šiem medikamentiem nebija liela. Bija tāda pacientu līdzjūtības programma, un tur atbilstoši kritērijiem bija iekļauti kaut kur drusku virs 30 pacientiem, bet teikšu, ka terapija nebija viegla, tā bija ar izteiktām blaknēm, un ārstēšanas rezultāti, protams, bija nedaudz labāki kā tikai ar pegilēto interferonu un ribavirīnu, bet ne tā, kādus rezultātus mēs redzam šobrīd. Un šī gada janvāris ir iekļauti kompensējumu medikamentu klāstā jaunākas paaudzes tiešas darbības antivirālie preparāti, saglabājas pegilētie interferoni un 100% kompensācija, un mēs varam pacientus veiksmīgi ārstēt. Šeit es gribu pāris vārdos iezīmēt genotipus, jo gan
publikācijās, gan visur iet runa par to. Latvijā prevalē pirmais genotips. Un pēc mūsu aprēķiniem, viņi nav ļoti precīzi, bet tie ir aprēķini pēc mūsu rīcībā bijušajiem datiem, kas bija līdz šī gada sākumam. Bet kopumā es domāju, ka ja mēs pilnīgi katru C hepatīta pacientu būtu uzskaitījuši, ka tās proporcijas īpaši nemainītos. Prevalē pirmais B genotips, sanāk vidēji 72% gadījumu, un tad tas, kas varbūt ir nedaudz atšķirīgāks no citām valstīm, mums izzīmējas arī tādi genotipi, kurus nevar diferencēt. Mēs varam nodiferencēt, ka tas ir pirmais, bet vai tas ir A, vai tas ir B, vai tā ir kāda kombinācija, pagaidām neizdodas. Tad mazākā sadaļa ir otrais genotips un ceturtais genotips, un trešais genotips ir 32% pacientu. Kāpēc es to saku? To var saprast pēc šī nākamā slaida. Tātad mēs redzam, kas ir šī brīdī tie pieejamie medikamenti, kurus genotipus mēs varam kādā veidā ārstēt. Pavisam īsi pirmajam genotipam un ceturtajam genotipam tā ārstēšanas iespēja ir gandrīz vienāda. Neliela nianse ceturtam genotipam, kur netiek pielietots medikaments, kas saucās Exviera. Pirmajam genotipam tātad ir tās iespējas ārstēt, pielietojot pegilēto interferonu, ribavirīnu un simeprevīru, kas ir arī viens no tiešas darbības antivirālajiem preparātiem. Šeit ir, es uzrakstīju visas iespējamās kombinācijas, tātad ir tie divu veidu pegilētie interferoni un simeprevīrs. Un tad ir tie pacienti, kuri pēc izrakstīšanas noteikumiem ir iekļauti tajā grupā, kur ir F3 un F4, tad tie ir tie, kuriem ir iespēja ordinēt tablešu preparātus. Šeit ir iespējamās kombinācijas norādītas, un ārstēšanas efektivitāte ir ļoti laba. Otrajam un trešajam genotipam šī brīdī Latvijā nekas jauns nav piedāvājams. Saglabājas tā pati interferona terapija un ribavirīns. Un par ceturto es teicu, praktiski gandrīz viss ir tieši tāpat kā pirmā genotipa gadījumā, tikai atšķirās viena preparāta nozīmēšana. Tad gribu parādīt mūsu pieredzi, infektoloģijas pieredzi, kas ir bijusi iepriekš ar tiešas darbības antivirāliem medikamentiem, un pēc tam parādīšu, kā viss izskatās uz šo brīdi. Tātad 2014. 15. gadā bija pacientu līdzjūtības programma, un kā redzat ar šiem preparātiem, ko es rādīju iepriekšējā slaidā, tātad tiem tablešu preparātiem, kurus mēs šobrīd arī pielietojam, un šajā programmā iekļuva 16 pacienti. 15 no viņiem bija jau aknu cirozes stadijā, tātad F4 vai 3 vismaz, un viens pacients pēc aknu transplantācijas. Pēc dzimuma 7 vīrieši, 9 sievietes ar vidējo vecumu 53 gadi, un lielākā daļa no šiem pacientiem jau iepriekš bija ārstēta ar pegilēto interferonu un ribavirīnu, bet diemžēl bez efekta. Un 5 iekļuva tādi pacienti, kuri iepriekš ārstēti nebija, bet kuriem jau C vīrusa hepatīts bija aknu cirozes stadijā. Tika skatīti dažādi parametri, bet es ieliku slaidā tikai vienu alatu, jo tas ir visiem vairāk pazīstams. Mēs, protams, vērtējām pirms terapijas un terapijas laikā un vēl 12 nedēļas pēc pabeigtās terapijas gan olbaltumu frakcijas, gan alfa-fetoproteīnu, gan dažādus citus rādītājus, bet, kā jau es teicu, alats ir tā kā vairāk visiem pazīstams, un tāpēc es ieliku tikai šo vienu slaidu. Un visiem pacientiem pirms terapijas alata līmenis bija vismaz 120 vai vēl vairāk. Un tālāk, ko jūs dinamikā redzat, jau pēc 4 nedēļu terapijas kursa
alats ir normāls. Un tieši tāpat turpinājās un saglabājās pēc 8 terapijas nedēļām un pabeidzot terapiju tātad 12. nedēļā. Un ārstēšanas rezultātu jāizvērtē vēl 3 mēnešus vai 12 nedēļas pēc pabeigtas ārstēšanas, un šeit jūs redzat, ka nevienam no pacientiem nekādas alata atkal paaugstināšanās netika vērotas. Un tad, kas izzīmējās? Izzīmējās, ka šī terapija ir ļoti efektīva, un šeit ir novērtēts HCV-RNS, kas ir tas galvenais rādītājs kritērijs, un te var redzēt, ka 31% pacientu jau pēc 4 nedēļām vīrus nebija nosakāms. Pēc 8 terapijas nedēļām 94 pacientiem vīrusa vairs nebija. Un pabeidzot terapiju, pat visi pacienti bija atbrīvoti no vīrusa, un arī 12 nedēļas pēc tā pabeigtā kursa arī vīrus šiem cilvēkiem neatgriezās. Kādas bija blakus parādības? Kādam bija miega traucējumi, grūtāk iemigt, biežāk pamosties naktī vajadzēja, kādam bija ādas nieze, bija viena situācija ar anēmiju, un vienā gadījumā bija podagras lēkme, bet to visu varēja izkoriģēt, un ja mēs runājot ar pacientiem, kam ir ārstēšanas pieredze ar interferonu un ribavirīnu par šīm blaknēm, tad pacienti saka, ka šitās nav nekādas blaknes. Un mūsu pieredze šī brīdī, infektoloģijas centra pieredze 16. gadā. Līdz šim brīdim mums ir notikuši 18 konsīliji, izanalizēti 592 saslimšanas gadījumi un nozīmēta specifiskā hroniska C hepatīta terapija. Mani cipriņi nedaudz atšķirās no Perevoščikova kunga dotiem, jo es esmu jau pieskaitījusi tos gadījumus, kas ir līdz 18. jūlijam, bet viņi būtiski neatšķirās. Un arī iezīmēju situāciju attiecībā par genotipiem un konkrētajām medikamentu schēmām. Un tātad schēmu ar pegilēto interferonu, ribavirīnu un simeprevīru mēs kopumā esam nozīmējuši 223 pacientiem, bet 6 no viņiem mēs terapiju bijām spiesti pārtraukt, tāpēc, ka vīrusa slodzes kritums vai RNS kvantitatīvais daudzums nebija atbilstošs tiem ārstēšanas kritērijiem. Tas liecina to, ka terapija nav efektīva, un tāpēc terapiju tālāk nav vērts turpināt. Tad ar tablešu preparātiem Viekirax, Exiviera un plus mīnus ribavirīnu, kam vajadzēja, kam nevajadzēja indikāciju dēļ, mēs esam nozīmējuši 194 pacientiem. 3, diemžēl, mums vajadzēja ārstēšanu pārtraukt, jo notika aknu cirozes dekompensācija. Un, kā es teicu, 2. un 3. genotipam šobrīd ir tikai viena iespēja, pegilētais interferons plus ribavirīns, un, kā jau arī jūs redzējāt slaidos, 2., 3. genotips nav prevalējošie genotipi, līdz ar to arī pacienti, kam nepieciešama ārstēšana, ir mazāk 134. Un 3, diemžēl, vajadzēja pārtraukt terapiju medikamentu blakņu dēļ, un tā blakne bija tā, ka attīstījās neitropēnija, kas var būt dzīvībai bīstami, līdz ar to terapiju turpināt nevarēja. Tad tie rezultāti par ārstēšanu ar Viekirax un Exiviera, tātad tiem tablešu preparātiem, jaunajiem preparātiem, uz šo brīdi ir vairāk nekā 111, kas ir pabeiguši terapiju. Un to, ko mēs jau veicot dinamisko novērošanu, jau zinām, ka 98 pacientiem
pabeidzot terapiju, vīrus ir nenosakāms. Savukārt 13 pacientiem terapiju beidzot, vīrus ir zem 12 starptautiskām vienībām. Tas ir testa sistēmas detekcijas līmenis, bet mūsu pieredze rāda, ka pēc 3 mēnešiem arī šis rezultāts kļūst negatīvs. Tas nozīmē, ka vīrus ir pazudis, un tad pacientu mēs uzskatām par izārstētu. Un ir man uz to 18. datumu, man bija informācija par šiem pirmajiem pacientiem, pirmie 5, kam ir pabeigta terapija un kam jau ir pagājis tas novērošanas periods 3 mēneši, viņiem vīrus ir nenosakāms. Un šobrīd mums darbā ir vēl vismaz 6 pacientu analīzes, kur arī tuvākajās dienās, es ceru, būs rezultāts, un tad mēs zināsim, kā ir ar viņiem. Bet kopumā ņemot, es varu teikt, ka terapija ir ļoti efektīva, pacienti to panes ļoti labi, un es domāju, ka ar katru gadu, ja mēs pielietosim šos medikamentus, mēs arī izārstēsim C hepatīta pacientus, un varbūt pēc 10 gadiem, varbūt ātrāk, C hepatīts vairs nebūs kā problēma. Un kādus es izdaru secinājumus? Šis jaunais ārstēšanas modelis ir ļoti pozitīvs, īs ārstēšanas kurs, viegla panesamība, nav blaknes, mīnus, vēl joprojām mēs lietojam pegilētā interferona un ribavirīnu kombinācijas, līdz ar to ir šo medikamentu izraisītās blaknes, un ar to mums ir jādarbojas. Pacientu reģistrs ļoti laba lieta, un mēs kopā ar SPK centru pie šī ļoti nopietni strādājam un redzam, kur ir kļūdas, ko jāuzlabo un tā tālāk, bet es domāju, ka tad, kad jau būs tajā jaunajā platformā, tad mēs visas problēmas, kas ir kaut kur izzīmējušās, būsim atrisinājuši, un ka šis reģistrs darbosies ļoti labi, un tas palīdzēs visiem. Sekot līdzi citu kaimiņu valstu pieredzei un pārņemt to labo, kas ir viņiem pie mums, un nākotnes vēlmes. Es gribētu teikt, ka būtu jāpadomā un jāmēģina ierobežot pegilētā interferona un ribavirīna schēmas, noteikti iekļaut jaunus medikamentus kompensējumu klāstā, un tai skaitā arī tos, kurus varētu pielietot 2. un 3. genotipu pacientiem, jo šobrīd viņiem neko jaunu mēs piedāvāt nevaram. Un kamēr mēs lietojam pegilētos interferonus, būtu vērts apdomāt, vai mēs nevarētu arī kompensēt, varbūt kaut daļēji tos medikamentus, ar kuriem ir jākoriģē blaknes, leikocītu stimulējošos faktorus un eritrocītu stimulējošos faktorus. Un vēl nākotnē domāt jau par to, ka arī pacientus ar F2 ārstēt būtu vērts jau ar tablešu preparātiem. Paldies par uzmanību, un es domāju, ka es varētu atbildēt uz Barčas kundzes jautājumu, ko viņa uzdeva ministrijas pārstāvei, ja es tā drīkstu. Jūs jautājāt par konsīlijiem. Jā, diemžēl es un mani kolēģi, mēs esam satraukti par to, ka Austrumu slimnīcā tiešām tiek organizēts jauns konsīlijs. Šīs aktivitātes veic ministrijas galvenā speciāliste infektoloģijā, un tāpat laikā viņa arī ir Rākus galvenā speciāliste infektoloģijā. Un burtiski aizvakar jau es saņēmu lielu dokumentu paketi, kurā ir gan rīkojumu projekti un tā tālāk. Un ar to tiek izjaukts konsīlijs, kas darbojās Latvijas infektoloģijas centrā, efektīvi darbojās ar pieredzējušiem kolēģiem, un tiek veidots jauns konsīlijs Rākusā, kur, diemžēl man jāsaka, ka kolēģiem ir ļoti maza vai nekāda
pieredze ar pacientu ārstēšanu ar aknu problēmām. Un, paralēli tad veidos arī konsīlija Licā, bet tur no šiem pieredzējušiem kolēģiem daži ir tā kā izņemti ārā. Un, tā ir tā mana baža un manu kolēģu baža. Par to mēs arī īsti nejūtam, neredzam, kā mēs varēsim tad tālāk sekot līdzi medikamentu tur nozīmēšanai, cik daudz. Tā ir tā mana baža, ko es varbūt sākumā nebiju domājusi teikt, bet par cik Barčs kundze uzdeva jautājumu, un es varu uz šo jautājumu atbildēt, tāpēc es to atļāvos darīt. Un pateikšu vēl ko. Latvijas infektoloģijas centra vadošie infektologi, hepatologi ir iesūdzēti tiesā, un mēs šobrīd ar galveno speciālistu esam tiesvedības attiecībās. Paldies! Paldies! Šo es īsti nezinu, kā komentēt, bet man no jūsu prezentācijas, kamēr pārējie varbūt atgūstas no tā, radās divi jautājumi. Viens no tiem ir, varbūt jūs nedaudz varat nokomentēt. Ātri sakalkulējot no to, ko jūs rādījāt no līdzšinējās efektivitātes, es saprotu, ka tur vēl nepieciešams novērojums noteikts periods. Tā efektivitāte bija 97–98% robežās visos gadījumos. Tātad, vai jūs varētu uz tā fona komentēt, tātad, ja NVD datus, kad patiesībā šobrīd esam ārstējuši tikpat daudz, cik pagājušajā gadā kopumā, pirmajos 6 mēnešos. Ko jūs no tā sagaidat? Cik daudz būs efektīvi labi gadījumi? Es sagaidu, ka efektivitāte tiešām būs laba, jo kopš 1. janvāra mēs ārstējam labāk nekā iepriekšējos gadus, jo mēs pegilēto interferonu un ribavirīnu pastiprinām ar simeprevīru. Un ir daudzi pacienti tādi, kuriem nav iepriekšējās interferona ribavirīna pieredzes, līdz ar to efektivitāte ir ievērojami augstāka. Ja mēs vidēji lēšam interferons ribavirīns kaut kur 40–60%, tad bez iepriekšējās pieredzes, ārstēšanas pieredzes pacientiem ir pat līdz 80% un vairāk procentiem. Tā ir viena sadaļa, kāpēc mēs ārstējam vairāk nekā iepriekš. Mēs varbūt arī nebijām padomājuši un neprognozējām to, ka no šī gada janvāra, līdz ko sākās 100% kompensācija, mūsu redzes lokā parādījās ļoti daudz tie pacienti, kas iepriekš saprata, zināja, ka viņi nespēja veikt pacientu līdzmaksājumu. Viņi nenāca uz kontroli, uz dinamisko novērošanu 5 gadus, 6 gadus, pat ir arī tādi, kas 10 gadus nebija pie mums rādījušies. Šāds pacientu pieplūdums un arī jauni pacienti, kuri vispār agrāk varbūt arī nedomāja par ārstēšanu, bet viņi zina, ka viņiem diagnoze ir, tad arī viņi ir parādījušies mūsu redzeslokā, un tāpēc mēs arī savu darbu intensificējām. Mums konsīlija notika vai 2 reizes mēnesī, kādreiz, ja ārstiem bija jau materiāli vai tās lietas sakrājušās daudz, tad arī bija 3 konsīlija. Tāpēc veidojas šāds, un tāpēc arī ir iztērēti līdzekļi. Jā, bet viņiem būs, jūsu vērtējumā viņiem būs pietiekami augsta efektivitāte. Skaidrs. Labi, paldies. Un otrs jautājums bija tāds, jūs iezīmējāt aptuveni 3. genotipu 32%, kam nav jaunas terapijas. Vai tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda daļa pacientu, kam Latvijā vienkārši nav pieejami medikamenti, un vai viņiem ir vispār citas alternatīvas? Un cik liela ir tā daļa? Pegilētais interferons un ribavirīns jebkuram genotipam der. Tā kā alternatīva, ja pacients piekrīt ārstēties ar šiem preparātiem un zinot blaknes, tad mēs viņus varam ārstēt. Vēl es nepieminēju, mēs zinām vismaz 41 pacientu, tur ir 2. un 3. genotipi, kuri dodas uz 3. valstīm un iegādājas tiešas darbības pretvīrusu preparātus tur, un mēs redzam arī ļoti labus rezultātus. Un tie ir jaunās paaudzes preparāti, ārstēšanas kurs ir 3 mēneši un labi rezultāti.
Paldies par prezentāciju un atbildēm. Tagad, pirms es aicinu tiešām visus katru padomāt par jautājumiem, kurus mēs gribam uzdot, es gribētu vēlreiz ātri reversā secībā, ja nu kādam ir komentāri, prezentētājs iziet cauri un skatoties ar tādu, no tāda rakursa, kā ja mēs gribētu taisīt šo te plānu tālāk, kas ir lietas, kuras mums noteikti ir jāņem vērā un kuras mums būtu jāiestrādā. Ja tādas ir, kas ir tie komentāri? Es redzēju, kad jūs jau, Ķusas kundze, dažas lietas iezīmējāt. Ja es pareizi secinu, tad no tā jūsu pēdējā apgalvojuma mēs varam sākt bažīties, ka ja mums ir daudzi koncīlī, tad iespējams mums jāsāk domāt, kurš tad sekos līdzi maciņa tēriņiem. Tad varbūt... Jā. Tad es dodu mikrofonu, sniedziet kādu komentāru un iezīmējiet to, no tās lietas, kuras mums jāmācās, kuras vajadzētu iekļaut tālāk, un tad pēc tam sekojam ar klātesošo jautājumiem. Lūdzu. Paldies. Kā jau es teicu, pirmām kārtām varbūt sāk domāt par to, lai samazinātu interferonu saturošos preparātus vai šīs medikamentu schēmas, domāt par jauniem medikamentiem un to iekļaušanu kompensējumu zāļu klāstā un pilnveidot reģistru, sekot līdzi, un tad arī varbūt saulaicīgāk mēs varēsim izvēlēt, vai ja saglabāsies vēl tādas stingras prioritārās grupas, tad no šiem datiem izvēlēt, kuri tad ir tie pacienti, kuriem jau pirmām kārtām ir jāsāk ārstēties. Attiecībā par jaunu medikamentu iekļaušanu, jā, dienests pie tā strādā, bet, lai iekļautu jaunus medikamentus, ir šī viena problēma - nepieciešams papildus finansējums. Un vienkārši piebilstot, mēs tāpēc arī liekam, arī Nacionālais veselības dienests kā maksātājs liek lielas cerības uz reģistru, kur ir precīzi dati. Ja pirms tam mēs kopā ar infektoloģiem mēģinājām prognozēt šo te zonu, jā, kas pēkšņi parādījās. Un tieši tas pats arī attiecās uz blakņu ārstēšanu. Reģistrs atbildēs arī uz šo jautājumu, cik procentiem, piemēram, pacientu ir jārēķinās ar kaut kādām konkrētām blaknēm, kuras var regulēt, var ietekmēt ar terapiju, pieejamo terapiju. Tas ir, tie turpinās aprēķini. Bet vismaz atšķirībā no prognozētiem uz samērā jau precīziem un aprobētiem datiem varētu. Labi, varbūt arī divas lietas. Pirmā lieta, protams, registrs tā ir ļoti, ļoti svarīga un nopietna jauna darbības un sadarbības forma starp institūcijām, starp pacientu, starp ārstu un veselības ministriju un veselības ministrijas institūcijām, jo ir, kā ir zināms, jebkura rīcībai sabiedrības veselība jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem. Ja šie pierādījumi nav savākti, jau nav īsti zināmi, grūti kaut ko plānot un kaut ko darīt uz nākotnē, uz perspektīvu un kontrolēt, novērot veiktu pasākumu efektivitāti. Šis registrs patiešām jauns posms, un varbūt pēc šī piemēra mēs veidosim arī jaunu registru, mēs jau paredzējam atjaunot citā nozīmē HIV registru. Vēl viena lieta, par kuru vajadzētu padomāt, ņemot vērā minēto stratēģiju līdz 2030. gadam, samazināt par 90%. Ja mēs neatradīsim šos cilvēkus, tad mēs noteikti nevarēsim samazināt. Un kā mēs varam viņus atrast? Mums ir nepieciešamas jaunas stratēģijas, varbūt jauna pieeja ģimenes ārstu iesaistīšanā pie valsts apmaksātajiem izmeklējumiem uz C hepatītu. Jo savādāk tad izmeklēt katru, protams, nav iespējams, bet ja būtu iezīmētas vismaz kaut kādas riska grupas un tam būtu paredzēts finansējums, tas arī būtu labs sasniegums un panākums. Arī pat nenozīmēt ārstēšanu, cilvēks varētu pārveidoties jau nevis par infekcijas avotu, bet par cilvēku, kurš zina par savu infekciju un var kontrolēt un neļaut inficēties citiem. Jā, pamatā viss arī tika pateikts, tādēļ es neatkārtošos, bet gribētu pateikt vēl vienu lietu, kas netika šodien pieminēta, tieši runājot par zāļu cenām, pa ko bieži vien tiek runāts starptautiskā vidē, tas ir valstu
kopīgie iepirkumi vai Eiropas vai citu veidu valstu sadarbība, kas arī varētu būt efektīvs līdzeklis, lai šo zāles iegādātos lētāk. Un es domāju, ka arī tas būtu viens no virzieniem, kur mēs nākotnē arī sadarbībā ar citu valstu kolēģiem varētu strādāt. Vispirmām kārtām jau liels paldies par iespēju šodien būt klāt. Šāda veida konferencei un būtu jau ļoti jauki, ja tādas konferences būtu plašākas un vairākas, jo vakardien ar onkoloģijas pacientu nevalsts organizācijām es tikos viena pati, bet publiski šādi jautājumi būtu arī ļoti derīgi viņiem. Jāsaka tā, ka es vairāk skaudras lietas šeit saklausīju. Tas nozīmē, ka mans uzdevums ļoti precīzi izzināt, par kādu naudas summu tad veselības ministrija šo vēstuli iesniedza finanšu ministrijai, lai man būtu iespējas tālāk runāt ar finanšu ministri un ministrijas darbiniekiem. Jā, bet es runāju par šo gadu, nevis tagad tikai par nākošo gadu, jo, kā teicu un sapratu, Dr. Ķūsi, ka nepieciešams vēl šogad papildus finansējums. Tātad jaunās politikas iniciatīvas tās jau es redzu un skaidrs, bet es jums vaicāju par šogadu. Un tur es gribētu ļoti nopietni lūgt, lai sadarbībā ar doktoriem jūs to precīzi aprēķināt. Tas nozīmē, ka nākošajā nedēļā es būšu tik laipni un jūs uzrunāšu ļoti laipni par šo summu. Nākošais jautājums, es tā pārdomāju, un tomēr tas nebūs veltīts veselības ministrei, bet valsts kapitāla daļu turētājai, tātad veselības ministrijas valsts sekretārei, par šiem konsīlijiem. Un tā laikam būs diezgan skaudra saruna. Bet to es apņemos izdarīt, iespējams šodien vai rīt. Jo, ja mums tā mainīsies konsīlija un vēl jau vairāk, ja tur nebūs augsta līmeņa speciālisti infektologi, tad nezinu, kā būs ar to mūsu jauno reģistru. Ar to pilotu projektu, tad mēs nonāksim tur, kur nonāksim ar vairākām sūdzībām veselības inspekcijā un tā skaitā iespējams arī tai mūsu namā Jēkabpilā. Tā kā liels paldies par iespēju šodien šeit būt. Un pēdējais lūgums gan Perevešķi kungam, gan arī Ķūs kundzei, esiet tik laipni, norunāsim pēc šīs konferences. Es gribētu ļoti palūgt jūs prezentācijas atsūtīt arī mums uz komisiju, lai es varētu taisnā ceļā tūlīt ar tām arī elektroniski iepazīstināt visus mūsu komisijas deputātus. Tie ir no visām frakcijām. Tā, paldies. Prezentāciju mēs noteikti nosūtīsim tūdaļ, kā konferences beigsies. Mums tagad sāksies, es vēlētos lūgt, vai visi var vēl 10-15 minūtes palikt, atbildēt uz jautājumiem. Mums ir nedaudz jāvingro ar mikrofonu, jo mums ir laikam viens tikai, kur var dot. Varbūt var sadarboties tuvākie ap šo mikrofonu, kurš ir ieslēgts. Un es tālāk uzdodu jautājumu zālē. Vispirms ir tie, kas ir zālē, pēc tam man ir, protams, arī e-pasts diezgan piesūtīts pilns, es kādu arī no turienes uzdošu. Vai kādam klātesošiem ir jautājumi? Es gribētu lūgt jūs runāt mikrofonā. Labdien, man ir jautājums. Jā, man sauc Ines Petersona. Man ir jautājums saistībā par kritērijiem, pēc kuriem izvēlās jaunajās zāles piešķiršanas to metodi. Ja? Un man interesē tieši konsīlija lēmums, kā notiek, vai tie kritēriji tiek noteikti tikai un vienīgi pēc tās fibrozes stadijas. Fibrozes stadija ir viens no kritērijiem.
Patiesībā katrs ārstējošais ārsts nākot uz konsīliju ir to sava pacienta slimības vēsturi izanalizējis un ir norādījis visas problēmas, kas ir bioķīmiskos rādītājus, ja pacientam ir veikta, un līdz šim mēs ļoti strikti arī veicām aknu punkcijas biopsijas, pēc kurām arī nosaka, vai pacientam ir fibroze, vai viņam ir ciroze, vai viņam ir tikai iekaisuma process. Mēs plānojam jau tuvākajā nākotnē kā rutīnas izmeklēšanas metodi aknu biopsiju neatstāt tikai noteiktām indikācijām, jo ir parādījušās jaunas tehnoloģijas fibroelastogrāfi, fibroskani, ar kuriem neinvazīvi var izmeklēt pacientu. Fibroze 3, fibroze 2, šie ir tie būtiskākie varbūt kritēriji tiem pacientiem, kuri pretendē uz tiešas darbības antivirāliem medikamentiem, uz interferonu terapiju un ribavirīnu un simeprevīra kombināciju. Mēs ārstējam arī pacientus ar F2, ja viņiem ir ekstrahepātiskas kaut kādas izpausmes pēc nieru transplantācijām, vai tur varbūt plāno grūtniecību. Tā kā šie ir viena no tiem vadošākajiem kritērijiem. Un ir tā, ka uz to jauno medikamentu pārsvarā pretendē tikai tiešām ar to noteikto fibrozes stadiju. Un, respektīvi, iznāk tā mūsu valstī, ja tu neesi nokārtojis šo te masturīgo statusu, ja tu neesi kaut kādā, nākamā grupā vēl kaut kā parasti cilvēku mūsu valstī neviens nedomā. Un iznāk tā, ka vai nu patiešām tev ir jānodzīvo līdz kaut kādam tādam līmenim, ka tev tiešām ir ļoti slikti, ja? Tad varbūt tās tavas konsīlijas labākā gadījumā izrakstīs tās jaunās zāles. Bet tie pacienti, kas ir ārstējušies par savu naudu, ja? Viņiem ir ģimenes un viņi mūsu valstī pienes ļoti lielu pienesu, viņiem nav šīs iespējas tikt pie šī medikamenta šobrīd, ja? Un tāpēc mums jautājums ir par šo kritēriju pārskatīšanu. Kāpēc nevarētu būt arī tā, ka tie, kas ir mēģinājuši ārstēties, ja viņiem nav bijuši iespēja izārstēties, kāpēc viņi nevarētu būt tajā stadijā arī, ka viņi pretendētu? Mēs tieši to arī ņemam vērā. Ja pacientam reiz ir jau bijusi pegilētā interferona un ribavirīna pieredze neveiksmīga, tad mēs šiem pacientiem piedāvājam dinamisko novērošanu. Un mūsdienās ir ļoti labas iespējas šai dinamiskai novērošanai, un nav tā, kā jūs pieminējāt, ka pacients tad sagaidīs to brīdi, kad vairs neko nevar palīdzēt ar dinamisko novērošanu, un tā ir kontrole vai nu reizi gadā vai reizi pusgadā, atkarībā no tā, kāds ir izējas stāvoklis, un tāpēc mēs varam ļoti precīzi sekot līdz situācijai, un ja būs kaut kādas norādes, ka process vairs nav tik drošs, tad mēs varēsim nozīmēt varbūt drusku ātrāk pacientam šo terapiju. Un pasaulē, piemēram, ar fibrozi 0 un fibrozi 1 vispār neārstē pacientus, un viņiem arī tiek piedāvāta tikai šī dinamiskā novērošana, un tāpat laikā ir konkrētas individuālas situācijas, kur ārsts var arī ar tā pacienta visu medicīnisko lietu vērsties konsīlijā, un varbūt arī izņēmumi. Mēs to tā ikdienā nepraktizējam, bet situācijas dažkārt mēdz būt tādas, ka var arī individuāli izskatīt kādu lietu. Papildinot jautājumu, man ir viens no e-pasta jautājumiem bija, es saprotu, ka tas ir saistīts ar 3. 4. F3, F4 stadiju tie cilvēki, kas šobrīd jau ir saņēmuši ārstu konsīliju lēmumu, bet es saprotu, ka šobrīd jau vairs nevar saņemt jaunās terapijas, dēļ tā, ka tas limits ir izsmelts. Vai ir risks, ka tie cilvēki var nesagaidīt nākamo gadu, un cik šausmīgi svarīgi ir mums šajā pusgadā jau sākt viņus ārstēt, vai viņi var droši gaidīt līdz nākamajam gadam? Tās atkal ir ļoti individuāli
situācijas, bet principā šie pacienti var gaidīt, jo ja ir tāda situācija, ka cilvēkam, ja viņš ir parādījies mūsu redzes lokā ar jau dekompensētu aknu cirozi, tad ir situācijas, kur šie medikamenti ir kontraindicēti. Jaunās paaudzes preparātiem tās kontraindikācijas ir nedaudz šaurākas. Mēs esam ārstējuši un arī izārstējuši arī pacientu, kam ir cirozi jau iesākušos dekompensāciju, bet es arī pieminēju, kur pacientiem medikamenti provocēja šo dekompensāciju. Tāpēc tas ir process, kas ir ļoti... Vai jums ir kaut kādas, rezerves cūciņa vai kaut kas cits, kaut kāds rezerves spilvens drošības, ja nu tiešām ir kāds, kurš nevar gaidīt to nākamo gadu? Vai ir risks, ka šis pārāvums jaunas terapijas uzsākšanai var radīt kaut kādas sekas? Ja nē, tad varam gaidīt. Mums nav nekāda spilvena, nekādas rezerves mums nav, bet ja tāda situācija būtu, ka mums ir pacientam jāsaka, ka viņam vajag medikamentus rīt vai parīt, tad droši vien, ka mēs arī pateiktu, kādas ir iespējas, kur cilvēks var meklēt, bet tas noteikti būs uz viņa paša pleciem. Mēs varam dot padomu, ko darīt. Varbūt, ja jums ir jautājumi sērija, varbūt var vairākas, es mēģināšu pierakstīt. Jā, Anna Strapcāna no Dienas. Man kā žurnālistē ir svarīgi saprast par to finansējumu. Vai pirmkārt es saprotu pareizi, ka no piešķirtiem 6,6 miljoniem 5,7 jau ir iztērēti, un tagad vienīgā iespēja prasīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kad tas tiks prasīts un cik liels sanāk šis pārāvums? Vai es pareizi sadzirdēju, ka tā summa, kas ir nepieciešama, ir vismaz 7 miljoni eiro šim gadam? Jo es vienkārši man likās, ka es sadzirdēju, bet varbūt arī nē. Un par to, ko tas īsti nozīmē pacientiem, tad es laikam jau sapratu no iepriekšējās atbildes, ka vienkārši sanāk gaidīt vai pirkt pašiem par savu naudu. Un vai tiešām tas bija paredzēts tajā brīdī, kad tika lemts šo programmu uzsākt, vai tas tiešām bija zināms, ka šāda situācija būs? Tas pārsteigums rada. Paldies par jautājumu. Kurš ir gatavs? Tika jau daudz runāts par šo te pacientu skaita pieaugumu, kas tiešām netika prognozēts. To arī infektologi teica, ka parādījās redzes lokā pacienti, ar ko mēs nebijām rēķinājušies. Attiecībā par finansēm, jā, finansējums ir jau iztērēts 5,7 miljoni, bet šī terapija, kas ir ar interferonu saturošā, bet arī jaunā, kur ir simepravīrs, kas arī pietiekami efektīvi, viņa tiks turpināta. Bet tā nav, ka pacienti ir bez terapijas. Arī visi tie, kas ir uzsākuši šo interferonu brīvo terapiju, arī saņems terapiju līdz, cik nepieciešams, kamēr viņi izārstējas. To mēs sagatavosim nākamās nedēļas laikā kopā ar ministriju. Un bez tam mēs centīsimies to naudu meklēt. Un šodien jau pagaidiet, ko jūs varat garantēt, jebkurā jomā. Jāstrādā un jārēķina. Un tad jāprasa. Bet tas skaitlis 7, ko es dzirdēju, tāds ir izskanējis? Tas 7 ir jaunā politikas iniciatīva nākošajam gadam. Protams, tas ir šim gadam arī, ja mēs rēķinām, ka ar jauno terapiju nepieciešama vēl vismaz, es nekļūdīšos 200 pacientiem, ja ir uzskaitīts, tad rēķiniet, ja 200 pacienti ir iztērējuši jau 4,5 miljonus, tad vēl 200 ir vēl 4,5 miljoni, un plus vēl šī otra terapija, kas arī apmēram uz 3 miljoniem. Sarēķināsiet un precīzi sarēķināsim un iesniegsim. Tieši tā. Vēl kādi jautājumi? Arī tas pats, ja jums ir vairāk jautājumu, tad varbūt mums visus var sagrupēt pierakstīt, mēģināsim. Pirmais jautājums. Vispirms stādīšos priekšā Eriks Eiseks, bijušais pacients. Bet sekoju līdzi joprojām procesiem, redzu tos galvenos jautājumus no pacientu puses. Protams, tas jautājums, kāpēc uzreiz nevar visus ārstēt ar jaunajiem medikamentiem, tur viegli pareiķināt, tur pār miljardam eiro būtu vajadzīgs. Tāpēc arī visur pasaulē tomēr grupē tos pacientus. Bet vai tiešām tā ir, ka F3 un F4 pacienti šobrīd nesaņem terapiju, kaut kāda daļa? It kā es sadzirdēju atbildi, bet gribētu vēlreiz pārliecinoši dzirdēt atbildi, ka tā tiešām ir. Tā problēma būtu jārisina. Un otra lieta ir
ļoti nedaudz minēt tie zāļu analogi, kuri maksā nevis pāris 10 000 eiro, bet 1000, 1500 eiro. Piemēram, Indijā šie nedaudz pār pa 40 cilvēkiem. Kādi ir tie šķēršļi, kāpēc mēs, Latvija valdība nevar iegādāties šos medikamentus? Vai tur ir kaut kādi šķēršļi, kas ir mūsu šķēršļi, vai tas ir ārpus mūsu kontrolas? Otra daļa, SPK centram, es pats nedaudz piedalījos 4-5 gadus atpakaļ, arī aktualizējot tēmu par to, ka jācīnās ne tikai ar sekām, bet arī ar cēloņiem. Es skatos, ka ir arī pieņemti ministra kabineta noteikumi attiecībā uz tetovējumu, piercingu pakalpojumu veicējiem. Tas viss ir ļoti pozitīvi. Varbūt kaut kādu analīzi, vai šīs te izmaiņas ir devušas kaut kādus augļus. Jo šis konkrētais ministra kabineta noteikums no 1. janvāra šogad ir stājies spēkā. Paldies. Tātad, kādā secībā? Ja? Es varu pateikt, tiešām jā, ir pacienti, kuriem mēs esam konsīlijā lēmuši, ka būtu nepieciešama terapija ar Exviera un Viekiraks, bet viņi šobrīd ar receptēm rokā gaida, ir tādi pacienti, jā. Saprot, tas bija par atbildi par zālēm no trešajām valstīm, ja? Nē, tas bija jā, vai ir tāda situācija, ka vajag medikamentus un šobrīd nav? Jā, ir tāds. Jā, viņi ir apzināti. Tad runājot par citiem riska faktoriem, ieskaitot skaistums kopšanas pakalpojumus, kopējas analīzes un pacientu aptieves neizskan, ka šis skaitlis būtu tāds liels, kuru var zinātniski pamatoti salīdzināt. Ja tur bija 2 gadījumi un nākamajā gada vēl 2 gadījumi, vai tas nav tāds skaitlis, kurš būtu viņš šos ciparus un šādu iespējamību vairs ņemt vērā, bet tomēr pateikt, ka tur ir šajā ziņā pozitīva dinamika attiecībā uz inficēšanas mēs nevaram, jo tas nebija būtisks faktors, bet kopumā jebkurie noteikumi un šo noteikumu kontrole, un ne tikai kontrole, bet ievērošana, izejot no ikdienas prakses, ko dara tie skaistuma kopšanas sniedzēji. Tas ir patiešām būtiska lieta, un par to vajag runāt. Un mēs arī jaunajā plānā, cik es atceros, kas top, tur būs atsevišķas aktivitātes, kuras vēl vērstas uz to, ka sabiedrību vajag to informēt arvien vairāk, lai nebūtu nepareizi maldīgie priekšstāti par to drošību. Jā, pirmkārt, varbūt es turpināšu par šiem te noteikumiem, ka kaut vai tas vien, ka jau jūs zinat un sabiedrība zina, ka šādi noteikumi ir, kādas prasības šiem te pakalpojumiem, līdz ar to arī var prasīt pakalpojumu sniedzējiem, tas jau ir rezultāts. Bet, protams, ka mēs arī plānojam arī informēt sabiedrību uz šo te jomu, kur varbūt mazāk pievērst uzmanība no šiem te risku apzināšanās, ka nevajadzētu izvēlēties šādus nezināmus pakalpojumus, to arī šo te tetovēšanu, ko Jurijs pieminēja Āzijas valstīs, ka tiešām ir ļoti augsts šī C hepatīta izplatība. Runājot par šiem lētajiem medikamentiem trešajās pasaules valstīs, tieši konkrēti Indijā, tad šie te jaunās paaudzes medikamenti ir patentu medikamenti, kuriem joprojām vēl ir aktīvs patents, un šī te medikamenta tirzniecība ir Indijas valdība ir panākusi vienošanos, iegādājusies atļauju šo te medikamentu izplatīt Indijas tirgu, un tas ir iespējams tikai Indijas tirgu. Nav iespējams Eiropā ievest un kā valstī tirgot šos te medikamentus. Bet, protams, ka... Jā, bet, protams, ka mēs gaidām, kad nāks apritē ģenēriskie medikamenti, un Nacionālās veselības dienas vienmēr aktīvi strādā ražotājiem un šo te. Vai ir vēl kādi jautājumi no zāles?
šobrīd, es pareizi saprotu, lūdzu. Pēdējā laikam, jā. Esmu Ērika Raudzepja, jā, un jūs tieši pateicāt to, ko es gribēju teikt, tad es tā mazliet atkārtošu, bet ļoti ātri. Tik tiešām es negāju vairāk uz infektoloģijas centru, jo profesors pateica, kad man ir jāmaksā ļoti liela nauda, jūs jau teicāt, cik un visi zin cik. Un es nevarēju atļauties to, un es kādus 5 gadus neesmu bijusi. Bet man ir dažādi izmeklējumi, un es pat zinu, ka man ir pirmais genotips, un tur vēl viss tās nianses dokumentos. Sakiet, lūdzu, vai es varētu iet atkal, vai man neņems pretī? Tāds jautājums, es nezinu. Man jau bailes iet tagad ir, atklāt sakot. Es domāju, ka baidīties nevajag, bet es lūkšu atbildēt. Protams, ka jūs varat nākt, un es jums iesaku pierakstieties jau kaut vai šodien pie infektologa. Šobrīd mums daži kolēģi ir atvaļinājumā, ir diezgan pagaras rindas, bet jūs varat nākt pilnīgi droši, un jūsu kartiņa nekur nebūs pazudusi. Tur viss tie dati, kas par jums bija zināmi, saglabāsies, un tos, ko vajadzēs jaunus, tos mēs visus atkal nozīmēsim un pārbaudīsim. Kā droši nāciet. Tā, paldies par visiem jautājumiem no zāles. Es mēģināšu apkopot to jautājumu sēriju, kas apmēram ir visa zem līdzīgas schēmas, respektīvi 2 grupās, es varētu teikt, sagrupējas jautājumu, kurus mēs saņēmām sociālos tīklos un e-pastā. Dažiem jau atbildes ir šeit izskanējušas, tāpēc tās neatkārtošu. Pirmām kārtām, tas vairāk īstenībā ir ierosinājums, pat kādēļ visu gadu nevarētu būt šie ekspresa testi vai nu bez maksas, vai tiešām par simbolisku samaksu pieejami lielā daļā vai galvenajās ārstniecības iestādēs pa visu Latviju, lai cilvēki, uzzinot par šo bīstamību, varētu uzreiz to ātri, viegli pārbaudīt. To es vairāk klasificētu kā ieteikumu. Un tad ir otra jautājuma grupa. Pirmām kārtām, kas tad ir, kā paliek ar budžetu, vai nākamgad paliek tāds pats budžets, vai viņš mainās. Un tad laikam pēdējais jautājums ir, kāpēc jāgaida tiem cilvēkiem, kam ir saulēcīgi konstatēta šī infekcija, kāpēc jāgaida līdz brīdim, kamēr ir sliktāk, un vai un kā tas ietekmē, tālāk ārstēšanu. Vai tas atkal nav dārgāk un izšķērdīgi? Ekspresa testi nebūtu labākais variants, tad pareizāk būtu tā, kā Perevoščiko kungs ierosināja, izmeklējumu uz C hepatītu vai riska grupām vai jebkuram varbūt cilvēkam vienu reizi gadā nodrošināt pie ģimenes ārsta un analīzi veikt laboratorijā, kur netiek izmantot ekspresa testi, bet nopietni diagnostiskie testi, kur ir es negribētu teikt, ka ekspresa testi ir nekvalitatīvi, bet viņi nav objektīvi, jo, ja cilvēks būs inkubācijas periodā, tas tests parādīs, ka viss ir kārtībā un cilvēks laimīgi dzīvos tālāk, bet patiesā situācija ir cita. Tā kā laboratorijā certificētie testi noteikti ir daudz informatīvāki, un es ieteiktu neakcentēties uz ekspresa testiem. Ka šodien šajā pašā diskusijā un daudz vietu Rīgā ir pieejami ekspresa teksti bez maksas, tāpēc droši vien. Es varbūt papildināšu šo jautājumu. Šie testi nav ekspresa testi, jo galvenā doma tur bija, var ātri uzzināt rezultātu, bet ārstam vai cilvēkam, kurš ar to strādā, tas aizņemtu 20 minūtes, bet šis 20 minūtes vai 30 minūtes vajag to patērēt ar kaut kādu iegūstu. Šie testi domāti galvenokārt riska grupām, kuri citādāk nekad nenāks pie ģimenes ārstu redzes lokā. Un 20 minūtes gaidot rezultātu ar šo cilvēku veids profesionālu skaidrojušu darbu par riska faktoriem, kā narkotiku lietotāji, cilvēki ar citu riskantu uzvedību. Viņam tas būtu patiešām ļoti derīgs.
svarīgs. Bet, ja runājot par parastiem pacientiem, kuri var vērsties pie ģimenes ārsta, tur būtu svarīgi padomāt tomēr par universālu testēšanu, un kas ir labs, kas ir viens no, mēs redzējām, kā šo pozitīvu testu skaits vai apstiprināto C hepatītu gadījumu skaits ir pieaudzis. Viens no panākumiem šajā jomā bija tāds, ka cilvēkiem nevajadzētu tagad 2 reizes nodot uz sākotnēju izmeklēšanu, jo parasti ir tā kā pārbauda antivielas ir, tad vajadzētu apstiprināt vai noraidīt, jo dažreiz var būt viltus rezultāti. Agrāk bija tā, ka šiem pacientiem vajadzētu bija nākt 2 reizi pie ārsta un vēlreiz nodot asins, un tas mazināja šo apstiprināšanu. Tagad saskaņā ar normatīviem aktiem, jebkura laboratorija, kura konstatē, ka pacientam ir primāri pozitīvs asins paraugs, šis paraugs automātiski tālāk pārsūtāms un uz Latvijas infektoloģijas centra nacionālo references laboratoriju, kura jau dod galīgo atbildi. Uzreiz pacients var sagaidot šo atbildi, viņš uzzinās ir vai nav, viņam ir C hepatīts ir vai nav. Ar skrīninga testu tiem pacientiem, kuri nenāks pēc 2-3 dienām, lai uzzinātu šo rezultātu. Tur vajadzētu padomāt, un tur es arī varbūt arī atbalstītu, jo, ja ir tāds pacients, viņam vajadzētu varbūt piedāvāt ar šo cilvēku ar riskantu uzvedību parunāt, bet ja ir zināms, ka pacients ir riktīgs, viņš atnāks pēc 2 dienām, pēc 3, kad būs tāds rezultāts un uzzinās līdz galam, šiem testiem, protams, būtu daudz precīza nozīmē, jo skrīninga tests nedos apstiprinājumu. Tur vēl būs jāturpina izmeklēšana. Varbūt vienā teikumā vienkārši pasakiet, ja cilvēks tagad šito visu dzirdot ir nolēmis, ka pie sava ģimenes ārsta nākamajā vizītē viņš šo testu grib veikt, kas viņam jāsaka vai kas ir jāizdara? Es domāju, ka tam cilvēkam ir vienkārši ģimenes ārstam jāpasaka, ka es vēlos, lai jūs mani izmeklējat uz C hepatītu, un arī pateikt, es dzirdēju šodien hepatīta dienā, ka tāda rekomendācija tika dota, un tad jau ģimenes ārsts vai nu nozīmēs vai ne. Es nevaru atbildēt, vai ģimenes ārsts jebkurā praksē un jebkuram pacientam jebkurā brīdī var nozīmēt to, ko pacients vēlas, bet katrā ziņā izrunāt to noteikti var, un var būt, ka tam pacientam ir kaut kāds riska moments, kaut kas bijis, kur viņš jūtās nedrošs un viņš baidās, vai ir tad viņam tā infekcija vai nav. Un to arī, patiesībā visas sarunas ar ārstu ir konfidenciālas, un es domāju, ka nevajadzētu būt nekādām problēmām, un ģimenes ārsts varat... Ir vēl kāds komentārs un atbild uz tām otrām daļām? Ja nemaldos, vienīgais jautājums, kurš palika neatbildēts, bija par to, kas tad nākamgad ir ar budžetu, un vai viņš, daļai mēs no tā jau saņēmām atbildi patiesībā jau. Jā, pie budžeta tiek strādāts, un arī, to, ko šodien arī mēs runājām, neko vairāk jau arī nevar pateikt. Šo atbildi droši vien mēs varam teikt to pašu, ko teicām Barčas kundzei, droši vien, ka būs kaut kāda papildinājuma. Labi, liels paldies visiem klātesošajiem un galvenokārt arī diskusijas viesiem. Es esmu ļoti pagodināts par plašo apmeklējumu. Mēs esam jau iekavējušies un bijuši aizkavējuši cilvēkus jau pusstundu bišķiņu vairāk. Tāpēc sakam kopīgi paldies par šo te piedalīšanos. Un hepatīta biedrība noteikti, pacientu hepatīta biedrība ir šobrīd pārtapusi par pacientu apvienību. Noteikti apvienos, apkopos savus secinājumus pēc šīs dienas preses konferences un noteikti arī tos nosūtīs tālāk institūcijām. Un es ceru, ka mēs kopā varēsim pēc tā 3 gadu pārbaudas laika pierādīt kopīgi, kad mums ir izdevies izveidot vienu kārtīgi labu sistēmu un varbūt pa ceļam mēs arī kaut ko pilnveidojam tajā. Tāpēc paldies un tiekamies kādā nākamajā diskusijā.